25. maija vakarā Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes darbinieki saņēma informāciju no pilsētas video novērošanas centra par 2 personām, kuras ļaušās peldē Mēnesnīcā, netālu no Rīgas centrāltirgus Zivju paviljona. Ierodoties notikuma vietā, pamanīts vīrietis, kurš sēdējis uz kanāla malas apmales un grasījies lēkt ūdenī. Savukārt sieviete jau peldēja kanāla saltajā ūdenī. Здравствуй, родимый, что случилось? Peldētāji pastāstīja, ka svinējuši 8 gadus vecā dēla dzimšanas dienu un nolēmuši izpeldēties. No abām personām bija jūtama spēcīga alkoholam līdzīga smaka. Ņemot vērā, ka sieviete bija izpeldējusies ar visām drēbēm un apaviem, izsaukti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, lai pārbaudītu nosalušās sievietes veselības stāvokli. Vienlaikus abām personām tika veikta datu pārbaude, kuras laikā atklājās, ka pāris ir izsludināts meklēšanā. Abas personas aizturētas un nogādātas valsts policijā. Kamēr aizturētie tika vesti uz valsts policiju, tikmēr netālu no notikuma vietas, krastā viens no Rīgas bebriem netraucēti eida vakariņas. Atceries, Rīgā tiek veikta video novērošana. Ja pamanat pārkāpumu vai jums ir nepieciešama palīdzība, zvaniet mūs pa tālruni 110 vai ziņojiet ar mobilās aplikācijas palīdzību.